komandieru kungs, brigādes komandieri, viens un otrs, visi virsnieki, zemesargi, karavīri, veterāni, 3. brigādes atbalstītāji, pašvaldību vadītāji un dienestu pārstāvji un vadītāji. Sveicināti visi! Pavisam ātri, lai mūsu ausis izdzīvo un pirksti nenosalst. Bet to, ko es gribu jums teikt, tas, ka Latgale šeit ir Latvijas un mūsu sarkpostenis, priekšpostenis, kur vēsture nav bijusi klusa un drošība nekad nav bijusi pašsaprotama. Šeit Latvijas valstiskums, mūsu valstiskums ir bijis testēts, izaicināts, pārbaudīts, bet vienlaicīgi arī nostiprināts. Šis janvārs mēnesis ne tikai augsts, bet tas mums Latvijas vēsturē ir drosmes un izšķiršanās mēnesis. Viens ir, pirms vairāk kā 100 gadiem mēs atceramies mūsu strēlniekus, kas šajā mēnesī Ložmetei kalnā parādīja visiem un pārsteidza visus ar savu drosmi. Pirms vairāk kā 100 gadiem arī šeit, Latgalē, tika izcīnīta mūsu neatkarība, atbrīvojot Latgali. Kaujās par Daugavpili, šeit Reizekni un Ludzu tika nostiprināta Latvijas valsts teritoriālā vienotība. Toreiz, tāpat kā šodien, Latgali iezīmē robežu starp brīvību un imperiālismu. Tāpat janvārs mūsu vēsturē nozīmīgs ar 91. gada barikādēm, kad neapbruņoti toties apņēmības pilni latvieši parādīja, ka valsts spēks sakņojas katrā no mums. Un tieši šī pretošanās apspiestībai lika pamatu zemesardzei, kas apvieno civilās dzīves pieredzi ar militāru pienākumu. Latgale un zemesardze. Šīs abas lietas apvienojas šeit, zemesardzes 3. Latgales brigādē, kas pilda dienestu šajā rajonā, šajā reģionā ar īpaši augstu atbildību. Krievijas un Baltkrievijas hibrīdie draudi un apdraudējumi uzbrukumi prasa no jums visiem nepārtrauktu modrību, profesionalitāti un skaidru vērtību kompleksu. Brigādes klātbūtne šeit ir apliecinājums, ka mēs, jūs visi, esat gatavi sargāt katru savas zemes strēli un katru līdzcilvēku. Šī šodienas ceremonija nav tikai militāra tradīcija ceremonija, bet tas ir tas, kas simbolizē pateicību līdzinējiem komandieriem, pulkvedim Gunāram Visam. Šie visi izaicinājumi radītie ir tas, ka viņu vadība, vienība brigādē stiprinājusi savas kaujas spējas, kā arī sadarbību ar iedzīvotājiem, iekšlietu un drošības struktūrām, un arī mūsu sabiedrotājiem, mūsu atbalstītājiem. Ar savu vadību radot jaunus risinājumus ar šiem jauniem izaicinājumiem, jaunas atbildes, jaunas domas, kā valsts sargāt. Un vienlaikus, protams, šī ceremonija, kas simbolizē uzticību turpmākajiem komandieriem. Pulkvežleitnantam Pēterim Suveizdam. Es ticu un esmu pārliecināts, ka viņa vadībā Latgales brigāde turpinās augt un būs vienota. Novēlu, Pēter, tev veiksmi, izturību, un jūs visi savukārt aicinu būt lojāliem, uzticamiem un iematot savu komandēru cieņu, tāpat kā viņš iematos, pārliecināts arī jūsu pieeju un acīm. Lai Latgales spēks, atmiņas un Latvijas armijas vērtības ir jūsu ceļazīmes arī turpmāk. Saules mūžu Latgalei, saules mūžu Latvijai, lūdzu valsīt man novēl par apkalpošanu. Vienības vienam! Nacionālie bruņotie spēki, Nacionālo bruņoto spēku komandieris pavēle Rīgā 22. 12. 2025. numurs 144 SAIP par apbalvošanu. Pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku likuma 14. panta 2. daļu, Aizsardzības ministrijas 22.05.2008. noteikumiem numur 34 not Karavīru un zemesargu apbalvošanas reglaments, lai izteiktu atzinību par nozīmīgu ieguldījumu Zemesardzes 3. Latgales brigādes un Nacionālo bruņoto spēku attīstībā, kā arī saistībā ar plānoto rotāciju, pavēlu apbalvot ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera apbalvojumu godaraksts
pulkvedi Gunāru Vizuli. Pavēli parakstījis ģenerālmajors Kaspars Budāns. Augstgodātais Nacionālo bruņoto spēku komandierkungs, zemesardzes komandieri, zemessargi, virsnieki, klātesošie. Šodien esam pulcējušies ļoti nozīmīgā, ļoti simboliskā ceremonijā. Patsakamies Latgales 3. zemesardzes brigādes komandieriem pulkvedim Gunāram Vizulim par viņu ieguldījumu valsts aizsardzībā un sveicam pulkveža leitnantu Pēteru Suveistu, uzņemoties jaunos pienākumus. Latgale valsts aizsardzībai un drošībai tiešām ir ļoti strateģiski nozīmīgs un īpašs reģions. Tieši šeit ikdienas dienestā tiek stiprināta valsts robeža, un tieši šeit aizsardzības un drošības uzdevumi ir veicami ar īpaši lielu rūpību, atbildību, operativitāti. Gribu teikt paldies pulkvedim Gunāram Vizulim par viņa ilgadējo darbu Latvijai svarīgu prioritāšu īstenošanā aizsardzības nozarē, jo īpaši Baltijas aizsardzības līnijas izveidi un darbu pie valsts robežu stiprināšanas. Pulkveža vadībā brigāde ir pielāgojusies šiem mainīgajiem, izaicinošajiem apstākļiem un sadarbībā ar pašvaldībām, ar iekšlietu ministrijas struktūru vienībām veikusi nozīmīgu darbu pie visaptvarošas valsts aizsardzības konceptu ieviešanas. Šis gads, pagājušais gads ir bijis īpaši nozīmīgs Latgalei. Pirmo reizi mēs uzņēmām Lūžnavā valsts aizsardzības dienesta karavīrus, turpinājām pretmobilitātes plānu ieviešanu, militārās infrastruktūras attīstību. Paralēli šiem darbiem veicām vēl daudz nozīmīgas strateģiskas uzdevumus. Un tam ir vajadzīga stingra vadība, laba plānošana un pārliecība. Un man saka, ka Vizuļkunga moto esot dari pareizi un dari bez bailēm. Un es novēlu, lai šis moto arī jums, Vizuļkungs, kalpo tālāk, jūs tālākos izaicinājumos, lai tāds labs atskaites punkts arī nākamajos dienestu posmos. Un šodien sirsnīgi sveicu pulkveža leitnantu Pēteru Suveizdu, zemesardzes 3. Latgales brigādes komandieru amatu ieņemot. Un pulkveža leitnants Suveizda ir pieredzējis erudīts virsnieks, komandējis dažādu līmeņu vienības, bijis starptautiskās operācijās. Un šodien viņš uzņemās komandieru pienākumus un tālāko iesākto darbu virzīšanu. Es novēlu tiešām, lai mērķtiecīgi izdodās visu iesākto turpināt. Latgale un austrumu pierobeža, tā ir vieta, kurai ir jābūt visdrošākajai Eiropas Savienības un NATO ārējai robežai. Tik drošai, lai neviens potenciālais ienaidnieks pat neuzdrošinās to izaicināt. Tāpēc es novēlu jums, Suveizda kungs, lai jums profesionāli, atbildīgi, ar stipru mugurkaulu, mērķtiecīgi īstenojat šos uzdevumus, lai jums panākumi un izturība jūs tālākos pienākumos. Un noslēgumā, izmantojot izdevību, arī gribu pateikt paldies visiem 3. brigādes zemesargiem. Paldies par jūsu ieguldīto laiku, par jūsu ieguldīto darbu, par jūsu disciplīnu un par jūsu apņēmību, motivāciju sargāt Latvijas valsti, sargāt Latvijas iedzīvotājus. Tikai kopā mēs varam kļūt par neuzvaramu spēku un tikai kopā mēs varam nodrošināt Latvijas aizsardzību šodien un nākotnē. Paldies jums un lai viss izdodas! Nacionālie bruņotie spēki, Nacionālo bruņoto spēku komandieris, pavēle Rīgā 19. 12. 2025. numurs 734 VD IP par personāla sastāvu. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 14. panta 2. daļu, lai nodrošinātu virsnieku iecelšanu amatā, pavēlu pulkvedi Gunāru Vizuli, zemesardzes 3. Latgales brigādes komandieri, atbrīvot no ieņemamā amata un iecelt mācību vadības pavēlniecības
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas klausītāja amatā. Pulkvežleitnantu Pēteri Suvēzdu iecelt Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandiera amatā. Pavēli parakstījis ģenerālmajors Kaspars Pudāns. Pulkvedis Gunārs Vizulis dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos uzsāka 1993. gadā kā obligātā dienesta karavīrs. Dienesta gaitā pildījis dažādus amatus, mobilo strēlnieku brigādē bija vada komandieris, rotas komandieris, operatīvās nodaļas priekšnieks, artilērijas diviziona komandieris, artilērijas bataljona štāba priekšnieks, artilērijas bataljona komandieris, štāba virsnieks NATO štābā. Kopš 2017. gada rudens pulkvedis Vizulis dienai Zemessardzes 3. Latgales brigādes štābā. Kopš 2019. gada viņš ir brigādes komandieris. Pulkvedis Gunārs Vizulis militāro izglītību ieguvis Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Bundesvēra artilērijas skolā, Baltijas aizsardzības akadēmijā. Daugavpils universitātē ir ieguvis maģistra grādu sabiedrības pārvaldes jomā. Startautiskā pieredze gūta pildot Latvijas kontingenta komandiera dienesta pienākumus startautiskajā operācijā EIFOR, kā arī Latvijas kontingenta komandiera un štāba vecākā virsnieka pienākumus NATO štābā Polijā. 2022. gadā pulkvedis Gunārs Vizulis iecelts par Viestura ordeņa komandieri. Pulkveža Gunāra Vizuļa dienests novērtēts ar daudziem Zemessardzes un NBS komandiera apbalvojumiem, aizsardzības ministrijas un aizsardzības ministra apbalvojumiem. Dažādi apbalvojumi saņemti no augstākajām varas valsts institūcijām, ministru prezidenta, Saeimes un valsts prezidenta, drošības dienesta, kā arī sadarbības institūcijām. Vārds uzrunai tiek dots Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandierim pulkvedim Gunāram Vizulim. Cienījamie Zemessardzes 3. Latgales brigādes karavīri, Zemessargi, sadarbības partneri un Latgales iedzīvotāji. Šodien mēs esam sanākuši ne tikai atzīmētu brigādes komandiera maiņas brīdi, bet lai apliecinātu mūsu kopīgo spēku un izturību. Pēc vairāk nekā 6 gadiem, ka jūsu komandieris nododot stafeti cienījamam pēctecim, es esmu pilns ar lepnumu par to, ko mēs esam panākuši par šiem gadiem. Mēs bijām stājušies pretī lieliem izaicinājumiem, pandēmijai, hibrīd draudiem, austrumu robežai, resursu trūkumam un rekrutēšanas spiedienam. Tomēr mēs esam auguši. Attīstījām vienību kaujas spējas, modernizējām infrastruktūru, būvējām poligonus un noliktavas, kas kalpos arī nākamajām paudzēm. Mūsu zemesargi, vada karavīri un profesionāla dienesta karavīri kļuva kompetentāki, mācības intensīvākas un sadarbība ar sabiedrotiem ciešāka. Šie panākumi sakņojas latgaliešu vērtības, kas gadsimtiem mūs dara stiprus. Tas ir čaklums, tas ir uzticēšana savējiem, tā ir izturība pret grūtībām un ticība Dievam un mūsu dzimtenei. Jūs, latgales ļaudis, esat šīs zemes sirds ar savu viesmīlību un nesalaužamo garu. Atkārtoti atcerēsimies šodien 1920. gadu, tieši janvarī, kad Latgale tika atbrīvota no sarkanas armijas. Tajās cīņas plecu pie pleca stāvēja poļu un latviešu karavīri, brāļu tautas, kas apvienojas aizstāvēt mūsu valsti. Šī vienotība simbolizē mūsu tagadni. Krievijas agresija Ukrainā un nestabilitāte pasaulē atgādina, ka mūsu sabiedroto rokas slēpjas lielāka drošība. NATO sabiedrotie no Polijas līdz pat ASV stiprina Latvijas aizsardzību, un mēs, Latgales brigādes vīri un sievas, esam šīs saites stiprākais posms. Izmantojot šo iespēju, arī vērsīšu dažus vārdus arī mūsu sadarbības partneriem. So I would like to express special thanks
Nacionālajie bruņotie spēki, Latvijas Republikas zemesardze, Zemesardzes 3. Latgales brigāde, Pavēle, Rēzeknē, 2025. gada 19. decembrī. Numur 44 AP par krošu zīmes nēsēšanas tiesību piešķiršanu. Pamatojoties uz militārā dienesta likuma 8. panta 1. daļu un saskaņā ar aizsardzības ministrijas 27.10.2014. noteikumiem numur 46 no noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienību un Zemesardzes vienību krošu zīmes piešķiršanas, pasūtīšanas un izgatavošanas kārtību pavādu. Piešķirt tiesības nēsāt Zemesardzes 3. Latgales brigādes krošu zīmi pulkvežleitnantam Pēterim Suleizam. Pavēli parakstījis komandieris pulkvedis Gunārs Vizulis. Zemesardzes 3. Latgales brigādes karogu godām sveikt! Latgale! Augstskoolēmējums komandierkungs, Latvijas sektākungs, aizmurēja noslošie ierindā mundrie un stingrie karavīri. Īpašu dienu šodien, sala pilna, spēka pilna, bet noteikti katram asnīs. Pirmo asinis par Latvijas sardzi. Šodien notiek īpaša diena. Katram karavīram, komandierim, esot ierindā, katram komandierim, kurš stāv man līdzās. Šodien Gunārs Vizulis atstājām. Acīs viņam dzirkstējo asinis spēcīgi, jo ir pārdomas par to, kas notiek salsiņu dzen. Bet Gunārs mēs izdarīs daudz šajos gados, ne tikai kā brigādes komandieris, bet citos amatos, lai tās zināšanas, kas te ir iegūtas mācību iestādē, papildinās ar strateģiskām domām, turpini pilnveidot sevi. Pēter, vīri un sijas, kas stāv ierindā, gaida no tevs
viedumu, spēku un pārliecību, lai šī brigāde būtu vēl spēcīgāka, vēl stingrāka savā pārliecībā un spēkā, lai tauta zina, ka Latgalē ir un būs spēcīga armija. Un es esmu pārliecināts, ka tu to panāksi. Visiem es jums šodien novēlu asins uzsildīt, kārtīgi un esat gatavi karot, ne tikai vasarā, bet ziemā, ja tas būs nepieciešams. Jo mēs esam 24/7, 365 dienas gadā gatavi to darīt, dienā un naktī. Lai mums visiem ir spēks, pārliecība un nekādu šaubas par to, ka šī zeme ir mūsu zeme, un mēs to darīsim visu laiku un pārliecību. Kā noslēgums, lūdzu, pasniegšu brigādes komanderim Latvijas karogu, kas plīvojas kā simbols jūsu vienību vadot, sargājot Latvijas Latgales ūdeņus, mežus un ceļus un katru pilsētu, lai šis karogs atgādina par tām pēdām un pārliecību arī turpmākajos soļos. Mana Latvija, mana atbildība! Cienījamie sadarbības partneri, drosmīgie un salā izturīgie zemesargi un karavīri. Šodien es uzņemos atbildību par cilvēkiem šeit, Māras zemē, Latgalē. Stāšanās 3. Latgales brigādes komandieru amatā man nav tikai jauns amats, tā ir uzticēšanās. Uzticēšanās, kas katru dienu ir jāattaisno ar izpildītiem uzdevumiem un pieņemtiem lēmumiem. Latgale, kas Māras zeme, vienmēr bijusi stipra ar savu cilvēku izturību, neatlaidību un raksturu. Latgalietis nekad nesteidzas ar vārdiem, bet steidzas ar darbiem. Un šī brigāde to pierāda katru dienu un pierādīs turpinājumā. Pulkvedis Gunārs Vizulis ir pamatīgi iegriezis vienības sparanatu. Viss griežas, kustas un virzās uz priekšu. Gunār, sirsnīgs paldies par ieguldīto darbu, par pieredzi un par visu informāciju, ko esmu saņēmis, pārņemot tavu komandu. Un turpinājumā, tas, kas mums visiem latviešiem ir saule pērkons Daugavā, šeit ir augā Rūžaģā. Tas, kas visiem latviešiem ir prāta vētra, šeit ir Borova MC. Tas, kas ir viskijs, šeit ir pareizi Šmakovka. Manuprāt, humora izjūta ir otra svarīgākā īpašība katram zemesargam. Pirmā disciplīna. Cienījamies zemesargi un karavīri, es būšu kopā ar jums un par jums. Es cienīšu katru no jums, jo tikai kopā mēs esam stipri. Mūsu uzdevums nav tikai pildīt pavēles un mācīties. Mūsu uzdevums ir nepieļaut karu uz Latvijas zemes. Mūsu uzdevums ir nepieļaut karu uz Latvijas zemes. Taču, ja nu ļaunums nāk, stāvēt pretī, aizstāvēt un uzvarēt, lai Latviju mēs varētu nodot nākamajām paaudzēm kā valsti, ar kuru lepojamies. Paldies jums visiem par dienestu, par izturību, par to, ka klausījāties ļoti modri to, ko es šeit stāstu. Par jūsu uzticību Latvijai. Dievs svētī Latgali, Dievs svētī Latviju!